Šis priekšlikums ir spļāviens sejā Latvijas iedzīvotājiem. Šlesera kungam ir fenomenāla ideja sponsorēt no mūsu līdzekļiem aviobiļetes ārvalstu ārzemniekiem uz Rīgu un tam atvēlēt 50 miljonus. 50 miljonus. Šis tās pēc Reizeknes scenārija, kur nu jau jūsu sabiedrotais Bartaševiča kungs lēma it kā piesaistīt pilsētai turistus. Un no pašvaldības puses uzcēla milzīgu spā ēku, kura tā arī stāv tukša joprojām, jo nevar atrast saimnieku, kas tur nāktu un saimniekotu. Bet šis priekšlikums ir kaut kas vēl nekaunīgāks. Jūs gribat atņemt naudu Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas ģimenēm un to nodot ārvalstniekiem, lai viņi var bez maksas atlidot uz Latviju un te atpūsties. Mana kolēģe Jāna Simonovska jau izskaidroja un parādīja aprēķinus, un cik ekonomiski absurds un nepamatots ir šis priekšlikums. Un te nu man ir jāsaka jums, ka jums būtu jākaunas par šādu priekšlikumu, kurš atņem naudu mums, Latvijas iedzīvotājiem, iedod to turistiem. Katram no mums būtu jāšķiras no 25 eiro. Ja tā ir ģimene, kurā ir 4 cilvēki, tie ir 100 eiro uz ģimeni. Un jūsu matemātika šoreiz ir galīgi nepareiza, vai drīzāk man šķiet, jūs tādus aprēķinus vispār neesat veicis. Turists Latvijā atstāja vidēji 131 eiro dienā. Uz cik dienām ir jābrauc turistiem no nedaudz tālākām valstīm, nekā mana kolēģe Jāna minēja? Teiksim, no Amerikas vai Austrālijas. Ja viņi atbraukt uz nedēļu, arī tad tas Latvijai neatmaksātos. Mēs būtu milzīgā mīnusā. Un te jums gribēs mums pamācīt, kā veidot biznesu, bet kolēģi, paņemt naudu no valsts, no iedzīvotājiem un taisīt biznesu, tas ir absolūti nepieņemami.